Nepārtrauktā tramvaju kustība tiek nodrošināta ar vairāku procesu saskaņotu darbību un uzturēšanu. Tas ietver sliežu ceļu uzturēšanu, tramvaju tehniskā stāvokļa uzraudzību, speciālistu komandas darbu, drošības un reaģēšanas protokolus, sezonālās uzturēšanas procedūras, kā arī kontaktu tīkla uzturēšanu un uzraudzību. Tramvaju kontaktvadu tīkli ir būtiska infrastruktūras sastāvdaļa, kas nodrošina nepārtrauktu elektrības piegādi tramvajiem. To kvalitāte tieši ietekmē tramvaju kustības efektivitāti, drošību un uzticamību. Pastāv vairāki vides faktori, kas ietekmē tramvaju kontaktu tīklus. Ziemas apstākļos, kad temperatūra stipri pazeminās, kontaktu tīkli nostiepjas un kļūst neelastīgi. Vasaras karstums var izraisīt vadu izstiepšanos. Spēcīgas vētras, pērkots un zibens arī var nodarīt bojājumus kontaktu tīkla vadiem un stiprinājumiem. SIA Daugavpils satiksmes specializēta elektrotehniskā personāla brigāde regulāri veic kontaktvadu uzraudzību un uzturēšanu, nodrošinot tīklu stabilitāti un darba spēju. Uzņēmums īsteno vairākus pasākumus kvalitātes nodrošināšanai, tostarp regulāras pārbaudes, lai izanalizētu kontakttīkla stāvokli, lai novērstu iespējamos bojājumus, tehnisko apkopi, lai nodrošinātu drošu un efektīvu eksploatāciju saskaņā ar kontakttīkla apkalpošanas grafikiem, sezonālo apkopi, veicot specifiskas procedūras ziemā un vasarā, uzņēmums sagatavo tīklus, lai tie izturētu mainīgus laika apstākļus. Šī personāla pienākumos ietilpst arī avārijas atjaunošanas darbu veikšana kontakttīkla pārrāvuma gadījumā. Personāla rīcībā ir specializēts autotornis, kas paredzēts drošai kontakttīkla remontdarbu veikšanai. Tas ir aprīkots ar nepieciešamajiem elektroinstrumentiem, materiāliem, rezerves daļām un individuālajiem elektroaizsardzības līdzekļiem. Kontakttīkls pielāgots stieņveida un pantogrāfa tipa strāvas uztvērāja izmantošanai, kas būtiski uzlabo tramvaja vagonu darbību un kustības ātrumu. Modernizējot mūsu tramvaju maršrutus, mēs esam veikuši diezgan lielu darbu apjomu. Tā izskaitā mēs esam modernizējuši kontakttīklus, atjaunojuši pašas līnijas, kas, protams, sniedz zināmu komfortu, zināmu ērtību, tā izskaitā ar ātrumu, bet pats galvenais drošība mūsu pasažieriem. Tas viss ir mūsu Daugavpils iedzīvotāju ērtībai.